Radošajā telpā Tējas istabā delikateses muzeja naktī. Bauda un kvalitāte katrā ieelpā, izklaidējoša glezna izstāde ar literāru ievirzi. Dzīves baudītājiem savas delikateses izrādīja spēcīgu krāsu izjūtu apveltītais gleznotājs Svens Kuzminis. Gan lielajā pasaulē sev apkārt, gan mazajā pasaulē sev iekšā. Es vispār uzskatu, ka mākslā ir daudz vairāk psiholoģijas nekā filozofijas. Līdz šim neesmu jutis ne vēlmi, ne vajadzību gleznot vīriešus. Lūk tā. Sieviete ir kaut kas noslēpumains. Tas ir kaut kas tāds, ko es vēl neesmu izpratis līdz galam un visticamāk nekad savā dzīvē arī neizpratīšu. Jūs kā sieviete noteikti mani saprotat. Un tas ir brīnišķīgi. Līdz kamēr tu esi to sapratis, tas tev dod absolūti neierobežotu telpu jauniem meklējumiem. Tējas istabas logi rībēja un sienas pulsēja, un durvis muzeja naktī bija plaši atvērtas, lai viens varētu netraucēt baudīt mākslinieka Svena Kuzmina jaunāko gleznu sēriju. Un tieši Liepāja bija pirmā vieta, kur delikateses bija skatāmas. Ir gandarījums par daudzajiem paldies, un tas liek darboties vēl aktīvāk, un tad ir tā sajūta, ka tu dari, un rodās jaunas idejas, ko varētu realizēt, un jauni plāni, un cilvēkam te patīk. Un patīk gan telpa, gan tas, ko mēs darām, ka viņi var atnākt un padarboties. Mums ir nākošam gadam ideja, kad no septembra varētu veidot tādu tradīciju pulciņu. Tā kā senie latvieši kādreiz, kad vakarēja, kad sēdēja sveču gaismā un kaut ko tamborēja, adīja, mierā dzēra tēju. Tā mēs arī domājam, ka varētu nākt pie mums, un tad tanī vakarā gan adīt, gan tamborēt, varbūt kaut ko filcēt, varbūt kaut kādu brošiņu, jo mums ir ļoti daudz materiālu uz vietas, un tos varētu arī tad izmantot. Jo tad nebūtu mājās jāpērk, piemēram, lai uztaisītu kaut kādu filcētu puķi, piemēram, viņam ir jānopērk kaudzes vilnas, tur ar dažādām krāsām. Mums tas viss ir pieejams. Viņš atnāk un viņš uztaisa laimīgi savu puķi un iet mājā. Tējas istaba kā radoša telpa dzīvo. Visu gribējās, protams, tā visu uzreiz un daudz straujāk varbūt, kad arī tā tēnis un veikaliņš man jau bija sapnis, ka tas būs aprīlī, bet dzīve ievieš korekcijas, viss notiek lēnāk. Un līdz ar to. Bet es to nenožēloju, tas ir laiks un viss ir forši. Kas nav izdevies? Principā izdevies ir viss, vairāk vai mazāk. Viss ir ļoti tādā pozitīvā gaisotnē, nav bez nekādiem liekiem stresiem. Radošā telpa, Tējas istaba ir izveidota. Sasniegs noteikts līmenis, ko tālāk? Viegli ir atvērt, bet tagad ir jādarbojās. Man liekas, ka ja cilvēkiem būs interesi, tad es domāju, ka viss tas turpināsim. Mēs noteikti esam atvērti visādi veidi sadarbībām, kad meklējam pērļošanas pasniedzēju, var pieteikties, ir vakants. Meklējam ļoti arī pārdevēju veikalam un izstāžu zālē tādu cilvēku, kas būtu arī līdzīgs mums. Viņš vienkārši atnākt, apsēstos, neko nedarīt, bet tā ar sirdi un dvēseli arī darbotos līdzi. Vienkārši radoša telpa, kur darboties, kur baudīt, kur būt.